Nav tā, ka nepārtraukti sēžam pie televizora ekrāniem, bet starptautiskie ziņu kanāli ir ieslēgti un mēs visu laiku sekojam līdzi, kas notiek Ēģiptē. Tā saka kāda rīdzinieku ģimene. Satikušies pirms 6 gadiem latviete Elita un eģiptietis Ahmeds tagad dzīvo Latvijā, tāpēc viņiem notikumi Ziemeļāfrikas valstī ir īpaši svarīgi. Ar viņiem tikās man kolēģi Anta Pastare. 4-gadīgajam Omāram un nepilnu gadu vecajam Adhamam interesē multfilmas, taču pēdējās 2 nedēļās viņiem vairāk jārēķinās ar vecākiem, kas seko līdzi ziņām. Sajūta ir ļoti dīvaina. Patiesībā man ir prieks par to, kas notiek Ēģiptē, par tām pārmaiņām, kas cerams valstī ir priekšā. Bet tajā pašā laikā mana sirds asiņo, un man ir ļoti skumji par to, ko redz ziņās. Sadursmes, asinis, miruši cilvēki un prezidenta reakciju uz šiem notikumiem. Ahmeds stāsta, ka gandrīz puse no 80 miljoniem Ēģiptes iedzīvotāji dzīvo milzīgā trūkumā, bet valsts ekonomika ir 2000 amatpersonu kontrolē. Tāpēc vismaz sākotnēji protesti, kas izcēlās Kairā un Aleksandrijā, bija nevis politikas, bet sadzīves apstākļu dēļ. Ēģiptē neviens neprasa neko īpašu, tikai normālu, nodrošinātu dzīvi, jo uzlabojot savu dzīvi, es uzlaboju arī visu sabiedrību. Cilvēki prasa nevis par katru cenu gāzt valdību, iznīcināt režīmu, bet gan uzlabot sociālo drošību, veidot darba vietas, palielināt algas. Taču šīs prasības neviens nedzird. Tās nevienam neinteresē, jo tās izteica gados jauni cilvēki. Prasības nenāk no gados veciem, izglītotiem cilvēkiem, žurnālistiem vai valdības pārstāvjiem. Prasības izteica jaunieši, kas ir katras valsts un tautas enerģija un spēks. Ēģiptes nākotne ir cilvēku rokās, saka Ahmeds. Nevis politiķu vai bagāto uzņēmēju, bet gan vienkāršo eģiptiešu rokās. Viņiem pašiem jāsaprot, kādā valstī un zem kādas varas grib dzīvot. Par to man ir bail, ka tas varētu arī notikt Ēģiptē, ka tagad nāks ļoti daudz ekspertu, kuri mācīs, kā dzīvot, neizprotot lietu būtību un neļaujot cilvēkiem pašiem daudz ko izprast. Ahmeds salīdzina savu dzimteni ar cilvēku. Ja galva ir gudra un vesela, bet ķermenis slims un korumpēts, nekas labs no tā nevar sanākt. Un tāpat būs slikti arī tad, ja ķermenis ir vesels un spēcīgs, bet galva korumpēta. Tas šobrīd ir tumšais punkts Ēģiptes nākotnē, saka Ahmeds. Par valsts vadītāju ir jākļūst spējīgam cilvēkam ar gudru un veiksmīgu komandu, kam pirmajā vietā būs nevis paši vai kādu politisko grupu, bet gan visas tautas labklājība. Vai Ēģiptē šāds cilvēks ir? Ahmeds cer, ka atradīsies, lai viņa dēlēni varētu apciemot drošu un veiksmīgu Ēģipti. Anta Pastare, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.